Sorry, I will stay here. It's more very big, better light here. Čau! Jā, sveika, Elizabete. Vai viss labi? Es beidzot atradu viens stūrīti, kur var runāt. Ceru, ka Super. Jā, super, Dzirdēt. super, super. Jā, viss kārtībā. Jā, Ok. jā, viss labi. jā. Paldies visiem, kas jau ir pieslēgušies. Mēs sāksim pēc kādām 5 minūtēm, pagaidīsim, kad vēl cilvēki pieslēgsies, un tad mēs sāksim arī savu prezentāciju.
Paldies visiem, kas ir pieslēgušies mūsu webināram. Tad es domāju, ka mēs varam sākt lēnā garā, un tad varbūt kāds vēl mums pievienosies. Bet jā, sveiki! Šodien mēs Civita Latvija organizējam webināru par programmu Erasmus jauniem uzņēmējiem, kur mēs pastāstīsim jums par programmas sniegtiem iespējām, par iespējām jauniem uzņēmējiem un arī mentoriem. Mani sauc Elizabete Silava, un es esmu projekta koordinātori no Civita Latvija. Tad, jā, kas vispār ir Civita Latvija? Civita Latvija ir konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā savus pakalpojumus dažādās jomās, gan palīdz ar projektu rakstīšanu, lai iegūtu līdzfinansējumu dažādās jomās, ar stratēģiju, pētījumiem un digitāliem risinājumiem. Šodien mēs vairāk parunāsim par mūsu projektu Erasmus jauniem uzņēmējiem, kas sniedz iespēju jauniem uzņēmējiem doties uz ārzemēm un iegūt vērtīgu pieredzi no kāda no mentoriem, kas jau uzņēmēja darbībā ir vairākus gadus un var sniegt vērtīgu pieredzi. Jā, arī šī ir iespēja mentoriem iegūt palīdzīgas rokas, skatu no malas, kā viņam veicās ar savu uzņēmumu un daudz citas priekšrocības, uzņemot jauno uzņēmēju pie sevis. Tātad, kāda tad ir šī programmas būtība un kāds tad ir mērķis? Šī ir appusēja apmaiņa, kurā ir gan uzvarētājs jaunais uzņēmējs, gan arī mentors. Jaunais uzņēmējs no šī pieredzes brauciena iegūst praktiskas zināšanas par uzņēmēju darbību, jaunu pieeju, iegūst iespējas iegūt jaunus tirgus, tā ir jauni kontakti ārzemēs, kas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un ko iegūst mentors no šīs pieredzes, to, ka viņš iegūst jaunas idejas, ko var sniegt jaunais uzņēmējs, skatu no malas. Jaunā uzņēmēja ir pieredze, jaunam uzņēmējam arī ir noteikti pieredze un spējas kādā jomā, kurā viņš ļoti labi darbojās un pārzina, un arī noteikti tīklošanos iespēju iegūt un apgūt jaunā uzņēmēja tirgu. Tad, jā, kāda tad ir vēlreiz ieguvumi, tas arī jau minēja tos svarīgākos. Un jā, tad arī tie, protams, ir biznesa iemaņas, kas ir ļoti svarīgi un tā ļoti svarīga pieredze, par ko arī ir šī programma, kad gan jaunais uzņēmējs, gan mentors dalās savā pieredzē. Tātad, kas notikums? Mēs esam organizējuši arī iepriekšējo šīs programmas ciklu, un tajā norisinājās 38 apmaiņas. Šajā ciklā mums norisinās jau arī, mēs esam, es precīzi skaitli nenosaukšu, bet mums jau ir bijuši aptuveni vairāk kā 40 apmaiņas šajā ciklā, un es noteikti iesaku arī jums piedalīties un izmantot šo brīnišķīgo iespēju. Populārākie galamērķi iepriekšējā ciklā ir bijuši Spānija, Itālija, Grieķija, siltās zemes, un cilvēki izmanto arī iespēju doties uz aizjūras zemēm, jo to arī piedāvā programma. Un populārākās industrijas ir mārketings, digitālais mārketings noteikti, kas ir bijis populārs, kā arī daudzas citas nozares, jo katrs var pieteikties ar savu ideju. Programma neierobežo to, kāda var būt jaunā uzņēmēja biznesa ideja. Tā var būt no jebkuras industrijas, un jums vienkārši iesniedz savu biznesa plānu, un attiecīgi pēc tā jūs varat meklēt jūsu nozarē vai arī kādā citā nozarē savu mentoru, kur jūs vēlaties iegūt šīs zināšanas vai papildināt. Šajā ciklā mums arī ir tie paši populārie galamērķi - Itālija, Spānija, Grieķija. Ļoti daudz cilvēki dodās. Un mums arī ir ļoti forši jaunumi jums, par ko es jums pastāstīšu arī vēlāk tieši saistībā ar galamērķiem. Tātad, kādi ir programmas soļi? Tātad pirmais ir jābūt tam, ka jūs atbilstat kritērijiem programmas, tad jums ir jāreģistrējas mūsu platformā, un tad trešais solis ir mentora atrašana, tad jūs veidojat sadarbības plānu kopā ar mentoru, un tad jūs dodaties pēdējais jau pieredzes apmaiņā. Un tad, kā par katrs no soļiem, es tagad pastāstīšu atsevišķi. Lai jums ir vairāk informācijas un varbūt arī viestu skaidrību par to. Tad kāda kritērija ir jauniem uzņēmējiem? Jauniem uzņēmējiem ir jābūt vismaz 18 gadu vecam, un uzņēmumam šajā programmā nav vecuma griestu. Tātad šo programmu var izmantot jebkurā vecumā, vienīgais nosacījums tas, ka to var izmantot tikai reizi dzīvē. Un jums ir jābūt Latvijas rezidentam vismaz pusgadu. Ko tas nozīmē, ka jūs Latvijā esat patstāvīgi dzīvojis vismaz pusgadu,
Ja jūs nācat, jūs dzīvojat citā Eiropas valstī, te jums piesakaties vienkārši no tās valsts kontaktpunkta un izmantojat šīs programmas iespējas. Un uzņēmējas darbības pieredze nav ilgāka par 3 gadiem. Ko šis nozīmē? Par šo punktu mums lielākoties cilvēki diezgan daudz uzdod jautājumus. Un tas nozīmē to, ka jūs esat praktiski, jums ir piederējis uzņēmums, kuram ir bijusi peļņa, kuram ir bijis apgrozījums, tā skaitīsies kā uzņēmējdarbības pieredze. Uzņēmējdarbības pieredze šajā programmā neskaitās, ja uz jūsu vārdu ir reģistrēts kāds uzņēmuma nosaukums, tā nav uzņēmējdarbības pieredze. Ir jāredz, ka jūs esat faktiski darbojies, jūs esat īpašnieks un patiesā labuma guvējs. Un jums ir kāda biznesa ideja vai jau eksistējošs uzņēmums. Jums nav obligāti jābūt iepriekšēji uzņēmējdarbības pieredzē, lai piedalītos šajā programmā kā jaunais uzņēmējs. Vienīgie griezti ir, ka nevar būt ilgāk par 3 gadiem uzņēmējdarbības pieredze iepriekš. Tad kāda ir kritērija mentoriem? Mentoriem ir tieši tas pats, tikai ir šajā gadījumā mentoriem ir jābūt ilgākai pieredzei par 3 gadiem, un tad viņi pie sevis uzņem jauno uzņēmēju. Tas nozīmē, ka šis mentors ir īpašnieks vai valdes loceklis kādā uzņēmumā, kurā viņš darbojās aktīvi ilgāk kā 3 gadus. Un tātad gatavība ideja apmaiņai, un noteikti darboties, un arī lielākajai daļai mentorēšana, tas ir tāda sirdslieta no mentoriem, kas mums šeit Latvijā, un tieši no mentora skatu punkta mums ir pieaicināta šodien Marika Ģederta, kas vēlāk pastāstīs par savu pieredzi, kā ir uzņemt jauno uzņēmēju. Mums arī ir pieaicināta šodien jaunā uzņēmēja Arita Auna, kas arī pastāstīs, kā tad ir būt jaunam uzņēmējam šajā programmā, un ko tas ir viņai devis. Bet par to mazliet vēlāk, tad mēs turpinam ar programmas kritērijiem. Un tad notiek šī reģistrācija, kur jūs platformā, kas ir šeit norādīta, šis links, jūs arī Googlē varat ierakstīt Erasmus for Young Entrepreneurs, un pirmā lapa, kas izmetīsies, tā arī būs tā mūsu oficiālā programmas lapa. Un tad jūs traukšu plādēt CV, biznesa plānu, par kritērijiem mēs nākamajā slaidā parunāsim, un anketa, kur jūs norādat savu motivāciju un aprakstu paši par sevi. Un tad jūs to iesniedzat, atzīmējot mūsu Civita Latviju kā kontaktpunktu, lai mēs jums varam arī tālāk palīdzēt nākamo soļu veikšanā šīs programmas ietvaros. Tātad, kāds ir biznesa plāna kritērija? Tātad, ko mēs no jums sagaidām? Mēs sagaidām šajā biznesa plānā aprakstu par jūsu pakalpojumu ar produktu. Tas var būt jebkādā formātā, kā jūs vēlaties, bet lai mēs tā kā saprastu, kas tad ir jūsu biznesa ideja konkrēti, ko jūs pārdodat, kādu produktu vai kādu pakalpojumu jūs sniedzat. Tad tā ir tirgus analīze, kāda ir jūsu mērķa auditorija, kāda ir jūsu konkurenti tuvākie, tuvāki tiešie, netiešie konkurenti. Tas arī ir noteikti mārketinga analīze, kas ir nākamais punkts, un ļoti svarīgs punkts ir arī SWOT analīze, jeb SWIT, ko mēs no jums sagaidām. Un pēdējais kritērijs ir finanšu plāns 2 gadiem, kur jūs norādat, kas ir jūsu ieņēmumi. Piemēram, ja tas ir viens produkts, tad jūs norādat ieņēmumi par plānotāju pārdošanu, cik jums ir aptuveni paredzētie, un kur jūs iztērēsiet. Ja tas ir plānotais, tas ir papīrs, elektrība, dators, tāds lietas. Šiem skaitļiem ir jābūt aptuveniem, mēs nepārbaudam, vai tas atbilst tirgus tendencēm vai kam tādam. Tas ir vienkārši informatīviem nolūkiem šis biznesa plāns, lai mēs saprotam, kāda ir jūsu biznesa ideja un kā jūs to turpmāk plānojat attīstīt. Un biznesa plāns un biznesa ideja, ko jūs augšuplādējat platformā priekš dalības programmā, tā nav pēc tam pēc programmas jāattīsta. Tas ir, ja jūs paši vēlaties, un mēs esam tikai priecīgi, jūs turpināt darboties pie šīs idejas, bet šī ir pieredzes iegūšanai, pieredzes apmaiņai, programma vērsta uz to, ka jūs iegūsiet zināšanas uzņēmējdarbībā. Un kā tad notiek mentora atrašana? Mentora atrašana notiek tad, kad mēs jūs apstiprinām platformā, viss ir kārtībā ar jūsu iesniegtiem dokumentiem, un jūsu platformā būs pieejama mentoru datubāze, kur jūs varat izvēlēties vairāk kā no 5000 mentoriem pagaidām. Cik tas ir mans pēdējais skats, bet ir noteikti vairāk, jo mentori reģistrējas katru dienu platformā, un tas piedāvājums kļūst arvien plašāks, ko mēs piedāvājam. Mentoru platformā ir no visdažādākajām nozarēm.
Un jūs varat noteikti arī mentoru piesaistīt ārpus platformas, ja jums ir kaut kāds konkrēti ļoti specifiska nozara padomā vai ļoti specifisks mentors, ko jūs jau vēlaties un zinat, pie kā doties, jūs droši viņam varat palūgt, vai jūs varat reģistrēt ar šiem aizlapā, es vēlos doties pie jums tieši, un jūs sakat, jā, no manas puses tā kā viss ceļa un uzturēšanās izdevuma seks programma, tas ir tāpēc mums ir finansiālais atbalsts, par ko mēs parunāsim arī vēlāk. Un jūs varat doties pie šī mentora, jūs vēlos mācīties no jums, vēlos iegūt zināšanas. Un jā, tad arī pastāstīt noteikti, ko jūs varat sniegt šim mentoram. Un tad jā, ļoti svarīgs faktors, ko mēs iesakām pirms dodās pie mentora, ir sazvanīties kādā Zoomā vai jebkādā citā veidā un aprunāties ar šo cilvēku, vai tiešām jūs spēsiet sastrādāties. Jo apmaiņa ilgs no 1 līdz 6 mēnešiem. Šo periodu jūs varat izvēlēties pats, cik ilgs tas būs, bet tas ir savā ziņā ļoti ilgs periods, ar ko jums ir jāstrādājas ar šo cilvēku. Un līdz ar to tas ir svarīgi, kad jums ir labs kontakts vienam ar otru. Tāpēc ir svarīgi, ka jūs iepriekš komunicējat, un tad nākamais punkts, kas jums ir jāizdara, ir jāizveido sadarbības. Apmaiņas laiku, ko jūs darīsiet, konkrētas aktivitātes, ko jūs sagaidat no šīs apmaiņas, un tad notiek šī sadarbības plāna un visu dokumentu saskaņošana ar iesaistītajām pusēm, un tad nākamais solis jau ir pati apmaiņa, kur jaunais uzņēmējs dodas uz ārzemēm pie mentora un mācās un iegūst zināšanas. Tātad, cik tad ilgi ir šī apmaiņa, kā jau es minēju, no 1 līdz 6 mēnešiem, mēs iesakām izmantot, lielākoties šo apmaiņu ir tiešām motivēts jaunies, viņi var izmantot arī 4 mēnešos, bet tas termiņš ir atkarīgs no jums, cik jūs ilgi vēlaties pavadīt pie šī mentora un cik jums arī laiks atļauja mācīties un atrasties ārzemēs. Un mēs maksājam ikmēneša stipendiju, ja finansiālo atbalstu jauniem uzņēmējiem, kas atrodas ārzemēs. Un par to man arī būs nākamie slaidi, kur par šo arī pastāstīsim. Un noteikti tas ir 1-pret-1 mentorings, kuram ir jānotiek apmaiņas laikā, jums ir jātiekās ar mentoru, jādarbojas mentoru uzņēmumā, jūs veidojat, un tā arī veidojās tā apmaiņa, praktiskā darbošanās, jums mentors dod kaut kādus uzdevumus, jūs sniedzat savas idejas, mentors jums mentorē, palīdz uzlabot jūsu biznesa plānu, uzsāk kaut kādus soļus, varbūt, ko jūs ļoti sen jau vēlaties izdarīt, bet vienkārši tad, kad jūs esat šeit ikdienas dzīvē, jums vienkārši nesanāk, jums sakat, man nav laika, man nav vēl kaut kas, bet tad, kad jūs esat šajā programmā, mums arī ir mūsu kontaktpunkta un apmaiņas laikā jums ir jāiet uz coaching sesijām. Tas nav nekas tāds ilgu laiku aizņemošs, bet ļoti daudzi no mūsu jauniem uzņēmējiem izsaka tiešām labas lietas par to un ir ļoti priecīgi par šo coaching, jo tas arī dod kaut kādu motivāciju, tas arī pamudina uzlabot šo biznesa plānu un ķerties pie tām idejām, ko jūs sen jau gribat attīstīt, un tā ir lieliski iespēja, kā izmantot šo programmu. Gan doties uz ārzemēm, iegūt kulturālu pieredzi un attīstīt savu ideju un darīt to, ko jūs sen jau vēl neesat gribējis izdarīt. Un par jautājumiem noteikti jums gan jau kāds radīsies, tad to jūs droši varat atstāt čatiņā un pēc gan mūsu pieredzes stāstiem, gan arī manas prezentācijas. Es uz tiem visiem atbildēšu, jums ir kāds varbūt mentorei Marikai, Ģedertei vai arī tā jaunai uzņēmēja jautājums, to arī droši var, es domāju, tur atstāt vai arī pēc viņu prezentācijām pajautāt. Un tad kādi ir visi soļi? Tad laika skala, lielākoties dokumentu saskaņošana, ar ko ir jārēķinās, aizņem 2 līdz 4 nedēļas, kad ir uzrakstīts jau sadarbības plāna izveidošana. Reizēm, ja mums ir vairāk pieteikumu, tas var aizņemt vairāk laiku, un mēs tad uzreiz arī par to brīdinām jūs un liekam rēķināties.
Mēs neiesakām pirkt lidmašīnas biļetes iepriekš pirms dokumentu apstiprināšanas. Mums ir bijuši dalībnieki, kas ir to gribējuši darīt. Mēs to neiesakām, un tas nav jādara, jo ir savā ziņā. Mums nav bijis tā, ka mums neapstiprina apmaiņas, bet vienkārši tas var aizņemt ilgāku laiku, kamēr tas viss tiek apstiprināts, jo ir daudz iesaistītās puses šajā apmaiņā, kas izskata apmaiņu un to apstiprina. Tātad, kādas ir dalību valstis? Šis ir viens no foršākajiem slaidiem, un nākamais cilvēkiem ļoti patīk. Tad, jā, jūs varat doties uz jebkuru Eiropas Savienības valsti un arī uz aizjūras zemēm, kā Kanārijas salas, kas ir populārs galamērķis, Itālija, Vācija, Zviedrija, Norvēģija, Šveice. Uz visām šīm valstīm jūs varat droši doties, kā arī no nākamā gada 1. februāra. Jūs varēsiet doties arī uz ASV, Kanādu, Singapūru un apvienoto karalisti. Tā kā tie ir arī ļoti interesanti galamērķi, kuriem iesaku, jā, kāds pacels rociņu droši. Ir kāds jautājums? Labdien! Jā, es vēlējos pārjautāt. Teiksim, es esmu pieteikusies jau programmā, es gribētu braukt uz Spāniju. Jautājums, vai es varu otrais pieteikties braukt arī uz Ameriku, jo man interesē abas šīs valstis. Vai tas ir tikai... Jā, paldies par tavu jautājumu, pēdējais, ka pārtraucu. Nē, diemžēl tā nevarēs darīt. Tev ir jāizvēlās viens galamērķis, uz kurien tu vēlies doties, vai nu tā ir Spānija, vai nu tā ir Amerika. Tā to programma paredz. Paldies. Jā, lūdzu. Tad jā, šīs ir tās valstis, uz kurām var doties. Jūs varat izvēlēties, kura valsts tā ir, un uz to arī doties. Tajā valstī ir jābūt jūsu mentoram, ja kas. Tas arī ir ļoti svarīgs aspekts, un apmaiņa nevar notikt attālināt, jums ir jābūt fiziski tur uz vietas. Tad finansiālais atbalsts, šis arī slaids visiem patīk. Un jā, tad maksimālā summa, ko mēs mēnesī jums izmaksājam, ir 1200 eiro. Tas attiecās uz valstīm, kas ir norādītas tabulā. Plus tie ir attālākie reģioni, kā Kanārijas salas, St. Mārtens sala, kas ir Karību jūrā, vēl viss pārējās ir aizjūras zemes, kas ir Eiropas Savienībai, jeb Eiropas Savienības valstīm piederošas. Tad tas ir finansiālā atbalsta slaids, mums arī man ir arī vairāk informācijas par to pēc tam parunāsim. Mēs arī noteikti pēc šī semināra nosūtīsim jums arī informāciju sīkāk par to. Tad mums arī pašlaik apmaiņā atrodas vairāki mūsu programmas dalībnieki, un mēs arī bieži dalāmies sociālajos tīklos ar viņu pieredzes stāstiem. Ja jūs mums nesakojat vēl sociālajos tīklos, droši piesakojiet, vienkārši Instagramā ierakstiet Erasmus jauniem uzņēmējiem bez garumzīmēm, un tur jūs redzēsiet mūsu Instagram lapu, kur mēs regulāri dalāmies ar jaunu uzņēmēju stāstiem, kā viņiem iet, un mums arī ir notiek vismaz reizi mēnesī kāds no mūsu jauniem uzņēmējiem pārņem arī mūsu Instagram kontu un dalās ar to, kāda viņa pieredze, kur jūs noteikti varat uzdot viņiem savus interesējošos jautājumus un noskaidrot, kā tad viņiem tur iet. Un, jā, mūsu bildītāji šeit var redzēt Amandu, kas ir devusies Kanārijas salām pie mentora, lai mācītos par digitālo mārketingu. Viņai ir digitālo mārketinga aģentūra, un jā, viņa ir ļoti forši, viņa ir ļoti labi iet. Mēs, kad lasām, reports, kas arī jums būs jāiesniedz, ka jūs esat apmaiņā. Katru mēnesi jums ir jāiesniedz neliels apraksts par to, kā jums iet, un 2 čeki, lai mēs zinām, ka jūs tur esat uz vietas, un kad apmaiņa norit. Un, jā, viņai ļoti forši iet, kā mēs esam dzirdējuši, viņa ļoti daudz ko ir iemācījusies, praktiski darbojās un attīst arī savu uzņēmumu. Tad no manis pa labi tajā sarkanajā bildītē, kur ir 3 foršas sievietes, mums ir mūsu uzņēmēja Beatrice, kas ir devusies pie mentors Annas uz Portugāli, lai attīstītu savu ideju par mākslas māju, mākslas telpu māksliniekiem, kur izpausties, kur veidot savus mākslas darbus un vēl citādi radoši attīstīt sevi. Un bildītē pa vidu mums ir mūsu brīnišķīgais mentors Aleksandrs, kas pie sevis uzņem jauno uzņēmēju no Ukrainieti, viņa ir no Polijas. Un, jā, viņam arī ir ļoti forša apmaiņa, un jauna Ukrainieti aktīvi darbojās pie viņa Aleksandra nevalstiskajā organizācijā Young Folks.
un viņi tur piedalās, veido arī savas meistarklases un attīsta savu ideju, to testējot, kā tas strādā, vai cilvēkiem tas patīk un interesē. Tā kā nākamais slaids ir, jums ir iespēja noskanēt šo QR kodu vai norakstīt saiti un aizpildīt mūsu anketu, lai arī mēs pie jums varam aizsūtīt pēc šī te webināra informāciju par pieteikšanos un jums palīdzēt arī sagatavot pieteikumu. Tas, ko mēs piedāvājam cilvēkiem, kas šodien ir pieslēgušies, tādu mazo bonusiņu, tā kā droši noskanējiet, ierakstiet. Es arī vēl pašās beigās semināru parādīšu šo slaidiņu. Un, jā, tad no manis pagaidām viss. Es redzu, ka tur ir sabiruši kastītē jau jautājumi man. Uz tiem es atbildēšu pašā semināra beigās, bet tagad es vārdu vēlos dot Marikai, lai viņa pastāsta par savu pieredzi, kā tad ir uzņemt jauno uzņēmēju. Jā, paldies, Elizabete. Jūs dzirdat mani labi, jā? Es neesmu, diemžēl, Latvijā. Es esmu tieši kā reiz šobrīd Itālijā, kur man brīnišķīgā pieredze, mans ceļojums atveda pie manis itālieti. Tā, katrā ziņā klausoties visu, ko Elizabete man stāstīja, man likās, kaut tas arī būtu tagad jaunais uzņēmējs, un es varētu aizbraukt kādu no tām salām un pavadīt brīnišķīgu laiku, varbūt attīstīt savu biznesa iespēju, kas to lai zina. Bet es pastāstīšu to savu stāstu. Man nemaz tik gludi sākumā negāja. Es esmu mentore jau vairāk kā 15 gadus, un man galvenokārt pieredze bijusi ar Latvijas jaunajiem uzņēmējiem, un arī tur nevienmēr ir gājis ļoti gludi. Un tas solis, ka es nolēmu pamēģināt un startēt Erasmus jaunu uzņēmēju šo projektā, bija pateicoties tam, ka es jau kaut kādus pēdējos 5 gadus pati savā, kā lai to pasaka, privātajā koledžā, kura šobrīd ir apvienojusies ar Biznesa universitāti Turību, kas bija starptautiskā kosmetoloģijas koledža. Man bija tā, ka es pats pildīju Erasmus koordinātoru lomu, un šī iemesla dēļ es redzēju, kādā veidā kāds liels ieguvums ir tiem studentiem, teiksim, cilvēkiem, kas devās šādās mobilitātēs. Un es uzreiz, tiklīdz man piedāvāja, es arī piekritu un kļuvu kā mentore. Man kā mentore, gluži tāpat kā jums, bija jāsastāda CV, un šobrīd arī mans CV ir atrodams šajā platformā, un es teiktu, ka Latvija absolūti nebija to gala mērķa sarakstā, kur cilvēki jaunie uzņēmēji vēlējās doties. Labākajā gadījumā tā bija 3. iespēja vispār. Un man pieteicās faktiski 2 līdz manas itālietes, manas, jau teikšu, draudzenes ierašanās. Man bija 2 iesāktas tādas aktivitātes, bet es sapratu vienu lietu, ka ne mums, kā saka, sadarēja nevis tāda rakstura, bet tā pirmā sajūta, vai tur ir vai nav. Elizabete jau ļoti labi pateica, ka tiklīdz šis mentors, piemēram, ir izvēlējies šo valsti, nākošais visticamāk, ka pēc šīs valsts viņš meklē šajā platformā mentorus, kas varētu saprast to viņu nozari un saprast to viņu biznesu. Un ļoti interesanti, tur ir, protams, šī motivācijas vēstule, un gan mentors redz šo jaunā pieredzes pārņēmēju CV, gan arī otrādi. Un mans stāsts ar Soilēnu ir sekojošs. Viņa man piezvanīja, mēs sarunājām tikšanos, mums notika līdzīgi kā Tinderā, notika apusējs mečs, un mēs sazvanījāmies, un mums bija pirmā saruna. Man ļoti, kā lai tu pasaki, tāda silts sajūtas bija pēc šīs sarunas, un es sapratu, ka tiešām tas ir tas, ko es viņai varu arī sniegt. Soilēna vēlējās attīstīt tātad bērniem ar īpašām vajadzībām auklīšu pakalpojumus. Un viņa arī ir strādājusi izglītībā, un acīm redzot, izglītības joma, par cik es
tajā laikā arī vadīju Starptautisko kosmetoloģijas koledžu, bija tas, kas, varētu teikt, nostrādāja man būtībā par labu. Mums šī saruna beidzās, jo viņa man atklāti arī pateica, ka otra valsts, uz kurien viņa grib braukt, ir Spānija. Un mums šī saruna arī beidzās, un es domāju, gan jau būs tā iespēja, jo viņi man arī jautāja, vai šis laiks konkrētā gadījumā, tas bija aizpagājušā gada oktobris, vai man ir ērts, un es paskatījos, šajā periodā, šis 6 mēneši, sākot no 1. oktobra, man ir ļoti ērti. Līdz ar to es teicu jā, tad es saņēmu otro zvanu, un otrais zvans bija tāds, ka viņa teica, man ļoti patika ar tevi parunāties, un es jūtu, ka Latvija varētu būt man tas galamērķis, bet es tomēr dodos Spāniju. Un es domāju, atkal nesanāca man. Un visi es jau ar to samierinājos. Un tad bija saņēma no ziņa atkal no viņas vēl vienu reizi, un viņa teica, nē, man Spānija īsti nesanāca, un man tā kā nebija tas feelings ar šo kompāniju. Es tomēr braucu uz Latviju, vai tev nav nekādi iebildumi? Un es teicu, jo, ir super. Tad man kā mentoram ir viena svarīga lieta. Tiklīdz es parakstos uz šiem 6 mēnešiem, tas ir ļoti atbildīgs un atbildīgs ceļojums, tā es varu teikt. Man ir jārēķinās ar to, ka man regulāri viņi jātiekās, ir jāuzliek viņu uz trases, iespējams, ka viņi gribēs aizmukt kaut kādā brīdī, man visu laiku viņi jāmotivē ir. Tātad, jebkuram mentoram ir šī lielā atbildība, jābūt ļoti lielai pacietībai, jo strādājot ar Latvijas jaunajiem uzņēmējiem, es saskāros, protams, ar tādām atšķirīgām kultūras, kultūras lietām. Es nesaku, kas slikti, bet es esmu ļoti atvērta un vispār pieņemoša. Es redzēju, čatā bija arī jautājums par to, vai var izvēlēties mentors. Jā, tieši tā. Tiklīdz jūs atlasīsiet valsti, jūs atlasīsiet uzreiz iespējami tos mentors, kas tur ir piereģistrēti, un tad jūs tālāk varat skatīties pēc nozares, un ja jums interesē vēl dziļāk, jūs atveriet vaļā viņu CV un paskatāties, vai nu dara vai nedara. Ja? Varbūt tāda situācija, pat ja jūs esat, piemēram, izvēlējušies ASV, ko es saprotu no 1. februāra būs iespējams, ka jums nesakrītīs tie laika tie mentoriem, tā arī var būt. Mans ieteikums būtu, es pieļauju, ka uz tādām valstīm, populārām valstīm kā ASV, Singapūra un tā tālāk varētu būt liela konkurence, bet mums ir jāmēģina un jāizmanto šī brīnišķīgā iespēja. Es esmu pierakstījusi vēl pāris lietas, jo prezentācijā Elizabete ļoti labi visu izstāstīju, kas ir ļoti, ļoti būtisks. Otrais, ko es pierakstīju šeit, ir tas, ka abas puses ļoti baidās. Abas puses ir satraukušies, kā nu būs, un līdz ar to ir jānoķer tā īstā drošības sajūta, jo braukt uz citu valsti, dzīvot 6 mēnešus, un es saprotu, ka arī īsāku laiku tas nav vienkārši. Es Soelēnas gadījumā arī palīdzēju viņai atrast tādas māju vietu, tā varētu teikt, vietu, kur dzīvot. Proti mums ļoti paveicās un biznesa augstskola turība. Viņai piedāvāja arī kopmītnes, un būtībā viņai bija 200 metri no viņas darba vietas. Tiklīdz mēs saņēmām Soelenu, viss tas, ko Elizabete rakstīja, kad ir jābūt jau pirms tam sastādītam plānam, sasniedzamiem rezultātiem. Tieši tā. Pašā sākumā mums bija tāda pirmā tikšanās, kur es jau novilku savas sarkanās līnijas, un patiesībā mēs vienojāmies par laiku, kad mēs tiksimies un kādā veidā tas notiks. Es teikšu godīgi, pirmie 2 mēneši bija tādi bišķiņ hauss, jo viņai bija tik nenormāli daudz idejas, ko darīt. Visas tās sākotnējās idejas kontekstā, kad man viņu vajadzēja, kas saka, burtiski noraut aiz abām kājām uz zemes un uzlikt uz ceļa. Bet es biju ļoti pacietīga un ļāvu viņai to darīt. Man ļoti palīdzēja tas, ka es zināju, ka mums ir 2 dienas nedēļā, kad mēs noteikti tiekamies un pārunājam to plānu, kā tas viss ir izdevies.
Tātad plāns ir ļoti, ļoti svarīgs, un arī ļoti svarīgs ir šīs robežas, lai abas puses zina. Es atceros, ka Itālijas aģentūra prasīja arī pieteikumā rakstīt to, ko viņa mums kā uzņēmumam varētu arī palīdzēt un sniegt. Un ņemot vērā to, ka manas šīs pieredzes pārņēmējas, varētu teikt, profesija ir psihologs, es viņu izmantoju arī savam uzņēmumu vajadzībām. Es pašā sākumā minēju to, ka viņa arī bija ļoti nobijusies, un tieši tāpat kā arī es, bija tā, ka mēs viņu momentā integrējam kolektīvā. Es uzreiz viņai iedevu darba vietu, kur viņa var sēdēt, strādāt ar savu datoru, un viņa bija tā kā daļa no mūsu uzņēmuma. Es viņu tā arī uztvēru kā daļu no komandas. Visi pasākumi, kas mums šajā periodā plānojās, viņa bija daļa no tā. Un es teiktu, šis solis braukt uz Latviju, viņai to atviegloja, lai viņa nebūtu vientuļa. Un tas ļoti, ļoti palīdzēja arī īstenībā sasniegt tos rezultātus. Kā es vienmēr saku, tātad mērķis bez plāna ir tikai sapnis. Un tad, kad tu redzi soli pa solim, ka viss tiek izdarīts, tad viss super. Tad vēl, šīs regulārās tikšanās ir ļoti svarīgas, un pārējā laikā mēs savai meitenei arī devām laiku, lai viņa sagatavojās un daudz lietas izdara, un viņa katru reizi bija ļoti priecīga pastāstīt par saviem panākumiem, ko viņa jau izdarīja, sēdēdam šeit Latvijā, ko viņa savam uzņēmumam jau ir izdarījusi. Ja? Un es kā mentori visu laiku viņu atbalstīju. Es ticu, ka var notikt tāda situācija, ka izveidos varbūt kaut kādi konflikti vai nav tā savstarpējā apmaiņa, jeb tā savstarpējā komunikācija neizdodas, kā sākotnēji iecerējuši. Līdz ar to, mentoram būs jāpieliek dubult pūles, lai iedvesmotu, motivētu. Mums ļoti paveicās. Es esmu ieguvusi Soileni kā savu labāko draugu, un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka viņi nāk no Itālijas, un šodien tieši zīmīgi, ka es sēžu Itālijā, es gan Sicīlijā esmu, no ziemeļdaļas ir, un ka tas notiek tā, kad es esmu tik daudz ieguvusi no viņas, un tur arī bija minēti tie ieguvumi mentoram, proti, es no viņas šīs jaunās, vispār no pieredzes, no viņas idejām pati ieguvu arī savam uzņēmumam. Un es teiktu, paldies, Sivita, par šo iespēju. Tas bija brīnišķīgi, man ļoti paveicās. Nav tā, ka esmu kā pirmo gadu šai vispār mentoringa programmā. Es biju arī satraukusies, kā tā būs ar ārzemnieci, bet bija baigi forši. Es katrā ziņā visus tos punktus, ko es vēlējos pateikt, es pateicu, tātad ir ļoti, ļoti svarīgi. Pat, ja ideja ir tikai tādā pašā sākumā un nezinu, uz kuru pusi tur rauties, un varbūt šī procesa laika arī pamainās idejas, tas nekas, tāpēc esam mēs, mentori, kur mēs palīdzam. Tā kā jūs esat malači, ka jūs esat šeit, jūs par to interesēties un izmantojiet to iespēju. Es pati pēc vidusskolas tūlīt aizbraucu prom uz Amerikas Savienotajām valstīm un atgriežoties apakaļ, varu teikt to, ka tas izmainīja visu man dzīvi. Tā kā, paldies! Paldies tev, Marika. Varbūt kādiem ir kādi jautājumi, mums vēl ir laiks, jūs varat uzdot, jums kādam ir kāds jautājums sagatavots. Visticamāk, jau parasti ir tā, ka nezinu būtībā ar ko sākt, liekas tāds liels tā kā bubuls, bet es zinu, ka dokumenti arī ir tā biedējošā daļa, kas liekas ārprāts, ar ko tu tagad darīt, bet es vienmēr arī savām meitenēm, kad es viņus sūtīju, piemēram, Erasmus pieredzes apmaiņā, tas ir praksē, piemēram, es vienmēr saku, par to nevajag uztraukties, jo aģentūra vai augstskola būs tā, kas visu laiku atgādinās, kas ir jāizdara. Protams, pieteikumam ir jābūt, dokumentiem ir jābūt tā kā kārtībā, bet tas viss pārējais rādīs droši vien, ka laiks. Nekautrējieties arī, liekas, ja kaut kādi varbūt muļķīgi jautājumi, bet te ir daudz. Par to droši vien, ka Elizabete tad izstāstīs. Jā. Jā, redzu, ka ir kādam rociņš pacelts, tā kā droši, jā, varat ieslēgt mikrofons un pajautāt.
Nu, tad es sākšu. Man ir tāds jautājums. Man būtu interesi aizbraukt nepārāk tālu pieredzi apmaiņā līdz Lietuvai, jo man interesē, kā senā gada pārstāvim kaut kas tāds, kur var arī krievu valodā runāt, es angļu valodu netik labi pārzinu. Un, piemēram, es zinu, ka viņa ir Facebookā, es sekoju viņai. Tagad jautājums tāds, cik būtu korekti vienkārši tā paņemt un uzrakstīt, hei, te es tāda un tāda, man baigi interesē, kā uzsākt vislabāk, lai cilvēks neizdomāja, paga kaut kas atkal, ka nenāk kaut kāds fakes, kaut kāds balsojums, kaut kas nerektīgs. Kā visforšāk tādu cilvēku, kas man interesē mairažošanā, veselīgi produkti, kā to visforšāk jūs ieteiktu darīt? Nu, vienkārši uzrakstīt messengerī. Jautājums mani, jā. Vai tas Elizabetei? Kurš no jums var gudrāk atbildēt? Jā, ir tā, ka tas ir īstenībā brīnišķīgi, jo tā ir daļa būt uzņēmējiem, riskēt, kas saka, iet uz visu banku. Es esmu šādā veidā dabūjusi pasaulē, liekas, nesasniedzams cilvēkus, bet ar šo lielo neatlaidību korekti nosūtīt vēstuli. Tā ir ļoti svarīga lieta. Esiet uzmanīgi, protams, arī ar krievu valodu vai angļu valodu, ja ir iespējams tomēr vismaz saprast. Sākumā varbūt uzrakstīt angliski un pēc tam pateikt, es tālāk varbūt varu ar jums krievu valodā komunicēt. Jā. Tas būtu labākais, droši vien korektākais veids, lai nav tā, ka cilvēks uzreiz jūs nobloķē un pasaka, nē, es tā kā nevēlos to darīt. Bet vajag. Un es tiešām iedvesmoju, iedrošinu un saku, vajag, liekas, pat nesasniedzams cilvēkus. Un šādā veidā nepalaižiet šo iespēju garām. Un Lietuva ir vismaz brīnišķīgs, galamērķis nav tik tālu, var atskriet pa brīvdienām uz mājām un kāpēc ne? Jā, es teiktu sākumā. Tomēr tas messengeris der, tad es redzu mājaslapu, es redzu, kuri kontakti, uzreiz laikam zvanīt nebūtu korekti, tad es varu messengerī nosūtīt vēstuli, jo viņa arī redz atpakaļ, ka es esmu dzīva persona, nevis kaut kāds bots vai robots. Tā ieteiktu? Uzticība Facebookam nemaz nav varbūt tik augsta, vēl jau vairāk tāpēc, kad jūs vēstuli var iekrist spamā, un viņa var varbūt atrast to pēc pāris mēnešiem. Gudrākais veids būtu piezvanīt un pateikt, es no Latvijas, man interesē, es gribētu jums aizsūtīt vēstulītu vairāk, vai e-pasts būtu arī vislabākais, visprofesionālākais veids, norādot visus arī Facebook, LinkedIn un kādus jums sociālos tīklus, lai viņi pārbauda. Tā nekad nav garantīja, ka aiz šī Facebook profila ir reāls cilvēks. Vismaz tā nav garantīja. Kā e-pasts vai telefons, ļoti uzmanīgi, korekti nesabiedējot šo cilvēku. Es gribētu, man ir tāda ideja, es vēlētu, es jums sekoju īstenībā, tā ir ļoti laba atzīšanās, jā. Es jums sekoju, man iedvesmo tas, ko jūs dariet, un man ir šāda iespēja, vai jūs to izskatītu, un tad es vairāk jums varētu izsūtīt informāciju e-pastā vai Facebookā, ja viņi saka, ka tas viņai ir ērti. Tā kā vairāk tomēr vajadzētu riskēt uz to zvanu, jo, patiesībā, ja viņai ir uzņēmums un ir iedot zvana kontakts, tad cilvēks ir atvērts šim zvanam. Es pareizi saprotu, ja? Tā tam būtu jābūt. Ja tā ir biznesa, piemēram, mājaslapa, tas nozīmē, ja ir norādīts telefons, bet esiet arī uzmanīgi šobrīd krāpniecības caur telefoniem. Arī ļoti augstā līmenī. Par to jau ir tas stāsts. Meklējiet visus iespējamos instrumentus un veidus, kā ar viņu tā kā sazināties, bet, lai nav tā, ka jūs tā ļoti, ļoti uzmācīgi. Īsi profesionāli sākumā es gribētu ar jums, teiksim, tur aprunāties. Es meklēju šobrīd, mentoru, un vai jūs izskatītu šādu iespēju. Un vairāk informācijas jums nosūtīšu caur e-pastu, vai caur Facebooku vai kā. Tā, bet tas ir tas, kā es rīkotos. Paldies. Paldies. Ja jums ir vēl jautājumi, es redzu, ka ir, mēs tos varam atstāt uz beigām un teikt pagaidām paldies Marikai un dot vārtu Aritai, lai viņi pastāstītu par savu pieredzi. Mums arī būs vēl pēc tam jautājums sesija, tā kā droši varēsiet tos uzdot. Jā, paldies, Marika, pieslēdzies un pastāstīja savu pieredzi. Domāju, tas bija visiem ļoti vērtīgi un arī tavu padomi, tā kā mēs ļoti novērtējam. Paldies tev. Sveiki. Mani var dzirdēt? Jā, tev var dzirdēt. Super. Kā mēs darām ar to prezentāciju? Man šērot ekrānu? Jā, es domāju, tu vari šērot ekrānu.
tev ir iespēja tāda, tev atļauja vajadzētu būt, kad Ir? Nē, pagaidām vēl nav. Kad jūs ko es nospēju? Tagad ir. Vislabākais? Jā, tagad ir. Tagad ir, jā. Jā, tagad viss ir ļoti labi. Tā. Vai. Mēs jau beidzam. Paldies par uzmanību. Tā, labi. Tātad sveiki visiem. Mani sauc Arita Auna, un šobrīd esmu priecīga arī pēc projekta sevi saukt tādā profesionālā, legālā vārdā arī Auna fotografija. Un kāpēc tad es nolēmu doties tieši uz Sicīliju, un kā tad sākās viss šis te mans ceļojums ar Erasmus? Tātad pirms projekta es biju nolēmusi, ka es vēlos doties tieši uz Milānu. Un tad es izvēlējos arī šo te sarežģītāko variantu, varētu teikt, bet tā, ka jo man galvā jau bija idejas, pie kādiem mentoriem vai, precīzi sakot, kādiem uzņēmumiem es gribētu braukt. Un es sagatavoju dažādus tur e-pastus, tāpat es arī meklēju, jo citiem uzņēmumiem, tie, kas bija tādi lielāki, viņiem pat īsti nevarēja atrast e-pastu. Tad es tur ļoti daudz visu kaut ko mēģināju, un beigās tas ievilkās, man liekas, aptuveni 1 mēneša garumā, un, diemžēl, neveiksmīgi. Tātad, ja parasti šis projekts, iesākas jau aptuveni pēc mēneša, sākot ar to biznesa plānu rakstīšanu visiem tiem iepriekšējiem soļiem, tad arī aptuveni pēc mēneša tu var doties apmaiņā. Un, es biju izdarījusi visu, bet atrast šo te mentoru man bija tā sarežģītāk. Jo es biju ļoti nokoncentrējusies tieši uz Milānu, es gribu tur un viss. Un līdz vienam brīdim, kad man jau tā kā sāk rokas nolaisties, jo es saprotu, ka nevar atrast šo te mentoru, tad mani caur programmu uzrunāja mentors Sicīlijā. Tad es biju diezgan jau tādā pozīcijā, ka es sapratu, kad varētu pamēģināt ar šo te mentoru. Un mani uzrunāja Maikls no Sicīlijas, kurš ir arī profesionāli vārdā saucās MA Entertainments, lai gan viņš bija tāds ļoti košs un daudzpusīgs uzņēmējs. Viņš nodarbojas ar pasākumu organizēšanu, kāzas, dzimšanas dienas, ballītes, viss kaut kas tāds. Un arī kopā ar savu dzīvesbiedri viņiem bija foto un video izstrādes tāda tā kā aģentūra. Viņi nodarbojas ļoti daudz dažādiem projektiem. Un tad arī mēs sākumā aprunājāmies, viņi mani uzrunāja caur e-pastu, pēc tam arī mēs sazvanījāmies, un tad arī mēs nolēmām, kad tāda kaut kāds konekts tur bija, tad sapratu, ka labi, brauksim un došos apmaiņā tieši uz Sicīliju pie viņiem. Par pašu projektu ilgumu es jau sākotnēji biju nolēmusi, ka es vēlos braukt uz 6 mēnešiem, un kāpēc, jo es iepriekš savā dzīvē esmu strādājusi un dzīvojusi arī Ķīnā, Turcijā, citās vietās, un es sapratu to, ka ar pat 3 mēnešiem ir par maz, jo pirms tam ilgākais periods bija 3 mēneši, ko es pavadīju kādā konkrētajā valstī. Un, ja tu vēlies tiešām nopietni veidot un atrast biznesa sakarus vai vienkārši cilvēkus vai iepazīt kultūru un to izprast tā, līdz kodolam gluži nē, bet aptuveni vismaz tad ir nepieciešams diezgan ilgs laiks. Tāpēc arī es nolēmu, ka braukšu uz šiem te 6 mēnešiem. Un kāds pats bija šī projekta mērķis, bija tāds, ka mēs arī strādājam vairāk tā kā saistībā ar digitālo mārketingu. Es uzlaboju savu zīmola identitāti, jo pirms šī projekta es jau biju sāku nodarboties arī ar fotogrāfiju, bet tādā tā kā starta posmā.
Un tad arī šī projekta laikā es ļoti daudz būvēju savu portfolio, cik nu vien varēju. Un tāpēc arī mums labi tāda kaut kāda sinerģija izdevās sākotnēji projektā, jo viņi daudz gāja fotografēt un filmēt, un tad es attiecīgi gāju līdz kā tāds asistents, kas taisa backstage video, un palīdz ļoti daudz citos dažādos veidos, kā vien tas iespējams, kā viņiem vajag. Nu, lūk, un tad, piemēram, mums tā darba vide bija tāda ļoti, ļoti dinamiska, un mēs sākotnēji nedefinējām mūsu tādu darbu grafiku, ko es tiešām iesaku pilnīgi visiem izdarīt, jo mums pat nebija īsti tā definēts pat viens konkrēts datums, kurā mēs katru mēnesi tiksimies, jo sākotnēji mums jau izveidojas tāda super liela forša draudzība, viss plūst un esam uz viena viļņa, līdz, protams, vienam brīdim cilvēki, kultūra atšķirības, mentalitātes un viss šis, tad tas tomēr var pašķobīties, varbūt sākotnēji tā kā es, piemēram, to nezināju, varētu teikt, tu brauc tik tāds zaļš, jauns gurķis, naivs, un nesaproti, kā tam vajadzētu būt, bet pēc tam arī aprunājoties ar citiem cilvēkiem, es tiešām saprotu, braucot šādās apmaiņās, vienmēr startā definējiet tomēr kaut kādas vadlīnijas un robežu. Ja, piemēram, šeit arī mēs fotografējām pasākumu, kur, manuprāt, mēs bijām mājās ap 2, ar ko nav nekādas problēmas, jo tomēr interesanti un viss ir ļoti forši, bet šādā gadījumā ir ļoti, ļoti grūti definēt kaut kādus darba grafikus vai laikus vai tādā garā. Nu, lūk, un šis arī ir viens projekts, kur viņai bija darbs kopā ar vienu klienti, un tad attiecīgi es eju līdzi un esmu tāds backstage video filmētājs, un arī attiecīgi es pati uzņēmu ļoti daudz fotogrāfijas un pilnveidoju savas prasmes, un tāpat tās arī portfolio. Šeit arī tieši tas pats piemērs, kā arī šeit, ja kurā brīdī, piemēram, kad bija tāda nepieciešamība, tad es devos vai nu fotografēt, vai nu darīt kaut kādas backstage saistītas lietas, un mums, sanāk, bija sākotnēji ļoti, ļoti jauka un tāda forša sadarbība, kura vienā brīdī bišķiņa sašķobījās. Un tajā brīdī bija tā, ka man bija vairāk jādara daudz darbiņa tā kā individuāli pašai, ko es arī darīju un tiku galā, bet tajā pašā laikā es jūtu, ka man paliek tā kā daudz vairāk brīvais laiks. Un es nesabijos no tā, bet es tā kā izmantoju visas iespējas, ko man šis projekts dod, arī savā brīvajā laikā, jo, kā jūs redzat, super skaista vieta un lokācija, un es meklēju pēc iespējas vairāk vēl cilvēkus arī pati, ko es varētu fotografēt un pilnveidot savu portfolio. Un ļoti priecīgi es varu teikt, ka beigās arī mans šis skills ļoti labi, manuprāt, uzauga šī pusgada laikā. Jā, un tādas svarīgākās atziņas ir tās, ka jebkuru kaut kādu jautājumu gadījumā sazinieties ar aģentūru, jo man, piemēram, arī iepriekš dzīvē vienmēr bijis tā, ka es vēlos pati atrisināt lietas, bet šajā gadījumā arī ir tā, ka, kā jau iepriekš minēju, kad ir iesaistīts ļoti, ļoti daudz puses, tāpēc ir nepieciešams par katru kaut kādu mazāko jautājumu vai neskaidrību vai iekšējo sajūtu tomēr konsultēties ar abām pusēm un censties šīs problēmas situācijas atrisināt pēc iespējas ātrāk un informējot visu. Un, jā, sākotnēji censties definēt šos darbu grafiku vai vismaz kādu dienu, kad jūs tiksieties, pārējais tur varbūt tādā pašplūsmā, bet censties tomēr definēt, kad arī mentoram ir jādod tā 1 vai 2 konkrētās dienas, kad tad jūs tomēr tiksieties. Un ņemt vērā kultūra atšķirības ir ļoti, ļoti svarīgi un interesanti, jo mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Un beigās tomēr nebaidīties un piedalīties šajā projektā. Jā, jo ļoti būtiski ir gūt pieredzi uz savas ādas, un beigās, tad, kad mēs paliekam vecāki, mums sāk patikt vairāk komforts un televīzija un ērta silta gulta, tāpēc, kamēr esam jauni, tikmēr izmantojam šīs tiešām super labās opcijas un
piedalāmies projektā. Paldies par uzmanību. Paldies, arī varbūt kādam ir tev kāds jautājums par tavu pieredzi. Paldies par brīnišķīgo stāstu. Paldies arī par dalīšanos. Es vēlējos jautāt, 6 mēneši tomēr diezgan ilgs periods. Kā sanāk ar valodu? Paspēja kaut ko apgūt vai pat nesanāca uz to vispār? Tas ir tāds arī savā ziņā, nezinu, izdzīvošanas instinkts vai kā to nosaukt mūsos, un ka mēs atrodam, tā kā arī iepriekš minēja, redz, kad grib braukt uz tādu vietu, kur tomēr spēj komunicēt, vai, ja ne angļu valodā, tad krievu vai kādā citā, tad šeit arī bija tā, ka mēs tomēr kaut kā atrodam ātri cilvēks, kur runā angļu valodā, tā kā ļoti, ļoti minimāli tikai kaut ko apgūt. Bet bija diezgan viegli arī bez itāļu valodas tikt galā. Paldies! Jā, ja vēl kāds jautājums, droši jautājiet. Arī pēc tam varbūt viena lieta, arī, ko es gribu pateikt šeit, kā jau izgājis caur tam, ja jums apmaiņas laikā vai kā arī nepieciešama kaut kādi padomi vai jautājums, jo man tiešām arī pietrūka varbūt tāds ātrais, ka es varu uzjautāt kādam, kas jau ir gājis caur šai pieredzei, vai šis ir ok, vai kā tev liekas. Nu, tā varbūt, ja arī pēc tam kādam, kas ir projektā, ja vai kaut ko var droši rakstīt. Jā, labi. Varbūt kādam ir kāds jautājums, droši to var atstāt vēl jautājumu kastītē. Es centīšos iziet cauri tiem jautājumiem, kas tur ir sakrājušies, un vēlreiz uzlikšu slēdiņu, par ko es jums solīju. Paldies tev arī, ka pieslēdzies. Man ļoti, ļoti patīk tas, kāds stāstam arī dalībniekiem, kas šeit mums pieslēdzās webinārā. Un jā, ļoti forši, ja tu vari arī kādam uzrakstīt, kas jau ir gājis tam cauri, kāds saka. Tā kā jā, mums arī mūsu Instagramā var sekot līdz stāstiem un arī tiešām rakstīt, jautāt jautājumus kādam no dalībniekiem, ja jūs vēlaties. Un noteikti tas jums palīdzēs arī kaut kā, jo cilvēku pieredze noteikti palīdz šādās apmaiņās. Jā, paldies! Jā, paldies, bet tik un tā ļoti, ļoti burvīga apmaiņa, un tiešām arī tas laika periods, ko dod šī programma, ir jāizmanto, jo tieši tā, kā es teicu, ja tur kaut kāda klupšanas akmeņa vai kaut kas, bet tu turpini tā kā sevi motivēt un izmanto to izdevību, jā, jo tomēr tā ir tāda viena reize tikai, ko tu dzīves laikā var izdarīt, tāpēc izmanto tur, kur tu esi un tvert, fotografēt, darboties, darīt pēc iespējas vairāk, jo jā, tā ir tikai tāda vienreizēja iespēja. Bet manā gadījumā pozitīvi, tāpēc ar negatīviem aspektiem, bet beigās pozitīvi, tāpēc paldies liels šai iespējai. Tā. Jā, tad es jums ātri nošēroju arī šo slaidiņu, es tūlīt arī atvēršu jautājumu lodziņu un jūs varat atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Tā, pirmais jautājums. Ja vēlos uzrunāt mentoru, ir kāda forma, kuru nosūtīt, vai brīvā veidā uzrunāju piekrīt, tad vai viņam arī jāreģistrējas programmā pašam. Tātad, kad jaunais uzņēmējs ir apstiprināts programmā, mēs nosūtam arī e-pastā savus ieteikumus, kā uzrunāt šos mentorus. Mēs iesakām noteikti sagatavot informāciju, kur jūs pastāstat par sevi, ko jūs varat sniegt mentoram, un atsaucoties uz programmu noteikti. Tas arī ir ļoti liels faktors, kas var spēlēt, lai jums mentors piekristu ar jums sadarboties. Jo tas, ka mēs sniedzam finansiālu atbalstu, noteikti arī ir tas faktors, kas var parādīt, un arī to, ka šī programma ir, kas atbalsta jaunu uzņēmumu, parāda to, kad šis ir leģitimība, atvainojiet, tā īsta sadarbība, ko jūs vēlaties veidot. Un mentoram ir jāreģistrējas platformā. Tad, kad mentors ir atrasts kādā valstī, mēs viņu palīdzam savienot šo mentoru ar konkrētās valsts kontaktpunktu, kas tad viņam palīdz ar reģistrāciju. Un, kā Marika minēja, tad mentoram ir jāaugšuplādē savs CV un jāuzraksta neliela motivācija. Nākamais jautājums, vai finansiālā atbalsta summa tabulā norādīta uz rokas vai tiek ieturēta kāda nodokļa? Šī ir stipendija un stipendijām netiek ieturēta nodokļi. Tā summa, ko jūs redzat tabulā, ir tā, ko jūs arī saņemat. Tikai angļu valoda, vai šo jau arī kāds atbildēja.
Apmaiņas dokumenti visi ir jāiesniedz angļu valodā, bet kāda būs apmaiņas jūsu sarunu valoda, to jūs principā izvēlaties pašu, to programmu nediktē nekādus nosacījumus, tā kā jūs varat komunicēt, kādā valodā jums ir visērtāk. Vai programmas noteikumi atļauj paralēli strādāt kādus darbiņus, piemēram, puslodzi, kas ļautu gūt papildus ienākumu nesot apmaiņā? Jā, apmaiņas laikā drīkst uz puslodzi strādāt, protams, tam ir jābūt samērīgam, lai jūs varat apvienot arī ar programmu, jo programma arī no jums prasīs laiku un resursus, un tam visam ir jābūt samērīgam, lai arī jūs nepārslogotu pats sevi, bet strādāt var, ja jūs uzskatāt to par nepieciešamu. Jā. Varbūt ir kāds vēl jautājums. Tā, jā, ir... Okay. Vai ir iespēja strādāt divatā pie vienas idejas biznesa plāna un braukt pie viena mentora? Jūs divatā varat strādāt pie viena biznesa plāna idejas, bet jūs nevarat braukt pie viena mentora. Jums abi varat braukt uz vienu uzņēmumu pie 2 dažādiem mentoriem. Tāds strādā, bet šiem abiem mentoriem ir jābūt uzņēmuma īpašniekiem vai dibinātājiem, un viņiem ir jādarbojas aktīvi. Mums ir bijušas meitenes 2, kas devās, piemēram, uz Ņujorku, uz vienu uzņēmumu, bet pie 2 dažādiem mentoriem. Tā kā tas ir iespējams, droši to var darīt, var pieteikties. Katram ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums, un tad jūs abi meklējat tādu uzņēmumu, kur ir šie 2 mentori, kas jūs var uzņemt. Bet arī var katrs atsevišķi doties uz to pašu pilsētu, to pašu valsti, tikai uz 2 dažādiem uzņēmumiem, 2 dažādiem mentoriem. Tas ir kā jūs plānojat savu apmaiņu. Vai iespēja iepazīties ar mentoru sarakstu pirms pieteikuma rakstīšanas, lai pārliecinātos, ka mentors attiecīgajā nozarē vai jomā ir pieejams? Diemžēl nevar to izdarīt, pirms jūs neesat apstiprināts platformā. Jūs varat noteikti meklēt ārpus platformas kādu mentoru, un sazināties un stāties par programmu, saprast, vai jūs varat savā izvēlētajā nozarē kādu ārpus platformas atrast. Bet, diemžēl, pirms pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas tas nav iespējams. Mentoru pašam jāmeklē vai tiek iedalīts. Mentoru ir jāmeklē pašam. Un mēs ar mentoru atrašanu arī palīdzam. Mēs varam sniegt kaut kādus savus ieteikumus no platformas, palīdzēt arī ārpus platformas meklēt, ja jums tāda ir nepieciešamība. Bet vai braukt uz īsāku laiku pie viena mentora un pēc tam pie cita mentora? Nē, diemžēl tā nevar darīt. Jūs varat braukt tikai pie viena mentora programmas laikā uz vienu valsti un vienreiz izmantot šo programmu. Vienu apmaiņu var dalīt, bet tad jums ir jādodas atpakaļ pie tā paša mentora. Jums ir tāda opcija, ka jūs varat sadalīt pa periodiem. Tā, šeit jau arī iepriekš atbildējis mani jautājumu kolēģi, bet jā, es vēlreiz atgādinu. Vai var braukt pie vairākiem mentoriem, bet uz īsāku? Nē, diemžēl. Diemžēl nevar šādi darīt. Kā jau tas arī bija iepriekšējais jautājums. Tad jā, vai jums varbūt vēl kāds jautājums, vai varbūt kāda mutiski kaut kas vēlts ieslēgt mikrofonu un pajautāt? Jā, tad es vēlreiz vēlējos pārliecināties. Tad šī ir tikai vienreizēja opcija. Teiksim, ja es šogad izvēlos braukt tajā programmā, tad es pēc tam vairs nekad mūžā nevarēšu izvēlēties braukt nākamreiz. Tā ir? Jā, tā ir. Tur pareizi jānoprecizē. Tā ir. Šo programmu var izmantot tikai vienreiz mūžā, tāpēc mēs iesakam rūpīgi izmēlēties gan mentoru, gan arī galamērķi, kur jūs vēlaties doties un izplānot šo apmaiņu pēc iespējas labāk, lai jūs iegūtu maksimāli no šīs pieredzes. Jā, bet kā mentors es, teiksim, varētu būt, ja es aizbraucu vienreiz tā un otrreiz mentors. Un kā mentors es vairākas reizes būtu vai arī tikai vienreiz? Mentoriem ir tā, ka mentori var uzņemt jaunos uzņēmējus neierobežot skaitu reižu. Tur nav ierobežojumi, tā kā tad, kad pēc programmas jūs iekļūstat par programmas alumnai, un līdz, ko jūs sasniedzat vairāk kā 3 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā, jūs droši var kļūt arī par mentoru. Jā, paldies. Jā. Drīkst uzdot jautājumu, es tā nelīdz galam sapratu. Protams. Kā ir ar to procesu? It kā tas skaits kā jauniem uzņēmumiem, bet vai nepieciešams, lai tam cilvēkam, kas brauc uz šo pasākumu, vai viņam nepieciešams, lai būtu reģistrēts viņu vārdā uzņēmums un ka viņš jau darbojas to uzņēmēju darbību? Vai tas ir tā kā reāli
kā tas ievads tajā visā, kā to uzsākt? Programmā var piedalīties arī cilvēki, kuriem nav savs uzņēmums. Jūsu ideja nav jābūt reģistrētai nekur. Jūs varat iesniegt savu biznesa plānu, kas ir teorētisks. Un šis ir, kā es iepriekš sākumā minēju, šis ir vairāk vērsts uz pieredzi, ko jūs iegūstat programmas laikā, nevis par to, ka jums pēc tam ir jādibina uzņēmums vai kas cits. Tas ir jums, priekš jūsu pieredzes, priekš pieredzes apmaiņas, priekš tā, lai notiktu apmaiņas starp dažādām Eiropas valstīm, kontaktu dibināšanu un tā tālāk. Es ceru, ka es atbildēšu tavu jautājumu. Tādā ziņā ir, bet vispār kopēji kādas tās prasības, līdz kaut kāds vecuma ierobežojums, vēl kaut kas, līdz kuram, kad pieņemsim, es saprotu, ka es šogad netieku ar saviem grafikiem, gribu nākamgad, bet es jau pēc vecuma neatbilstu. Tā var gadīties vai tur? Nē. Tā nevar gadīties, jo programmas ir minimālais vecums ir 18 gadi un nav maksimālā vecuma. Programmu izmantot jebkurā vecumā. Ok, pagaidām it kā tad visi jau vēl kaut kādi jautājumi būs, gan jau, kad uz e-pastu vai kaut kā vēl vērsīšos. Paldies, Lels. Droši var rakstīt mums e-pastā, noteikti arī iesaku aizpildīt šo anketu, lai mēs jums uzreiz varam jums atbildēt, nosūtīt informāciju un sazināties ar jums, lai palīdzētu veidot jūsu pieteikumus programmai un drīz jau arī dotos apmaiņām. Tā kā varbūt ir kāds vēl pēdējais noslēdzošais jautājums. Labi. Ja nav jums jautājumu pagaidām, un kā varbūt kautrēties, tad droši vien rakstīt jautājumus mums arī e-pastā. Mūsu e-pasts ir tas, no kā es jums arī visiem sūtīju pieslēgšanās linkus. Droši jūs varat mums rakstīt, mēs ar prieku jums atbildēsim, palīdzēsim noformēt jūsu pieteikumus un apmaiņas. Tā kā šodien paldies no manis. Un, prezentāciju mēs jums nosūtīsim rītdienas laikā pēc webināra, lai jūs varat iepazīties ar visu informāciju. Tā kā paldies jums, un cerams jau drīz arī redzēsim kādu no jums kādā brīnišķīgā apmaiņā. Tā kā paldies, visu jauku vakaru un visu labu!